Šobrīd mēs atrodamies Augšdaugavas novadā, Daugavas lokos, vienā no skaistākajām Augšdaugavas novada vietām. Un šodien šeit notiek Augšdaugavas novada lielās muzeju nakts pasākums, kura ietveros tad arī tiek organizētas mājražotāju degustācijas un šefpavāra meistarklases. Starpteritoriālās sadarbības projekts ceļā uz pašpietiekamu teritoriju, kur 4 partnerības no Aizkraukles, Preļiem, Bauskas un Augšdaugavas novada kopējā sadarbībā veicināja mājražošanas sadarbību, attīstību. Tas viss sākās ļoti nejauši, kā hobijs, kā vienkārši. Man iedeva pagaršot, iedeva ieraugu. Tā mēs sākām cept pa vienam klaipiņam, reiz nedēļā, tad jau pa 2. Tas ir ģimenes, mēs esam daudz bērnu ģimene, man ir 3 bērni, tā kā mēs visi arī esam ēdelīgi un no laukiem un vajag tādu smeķīgu to ēdienu tādu. Nu, lūk, un tad pacienā kādu kaimiņiem iedot par kādu labu darbu vai ko, un tā tas viss aizgāja, un tad es sapratu, ka man vajag lielākā apjomā iejaukt un vairāk un biežāk cept, un lūk, te es arī esmu. Arī tādi pasākumi, kas šobrīd notiek Daugavas lokos, ir ļoti svarīgi, kad mājražotājiem ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju iedzīvotājus un arī apmainīties ar kontaktiem un piedāvāt degustācijā kādus jauninājumus, kas viņiem ir. Manuprāt, šobrīd jau tā pasaule tā ir samainījusies, ka viņiem tā, kā es saku, industriālā maize, tas ir ērti forši, tu aizies uz veikalu un nopērc, varbūt arī par tām naudiņām ir vairāk tā vienkāršāk pieejamāk, bet cilvēki arī ļoti piedomā pie tā zaļā dzīvesveida, pie roku darba, pie tādām kvalitatīvākām lietām un tādām fifīgākām, es teiktu pat. Arī, protams, profesionāls skatījums uz mūsu vietējiem produktiem dod savu pienesumu, jo tad tu saproti, ka to vietējo burkānu var ne tikai cept un vārīt, bet arī savādākā veidā izmantot savā ēdienkartē. Projekta ietveros, tad, kad mēs tikāmies ar mājražotājiem, vedām viņus pieredzes apmaiņās, tad arī izkristalizējās tas, ka tā spēja sadarboties rodas tikai tad, kad tu to dari, nevis tikai, kad par to runā, un tāpēc tā iespēja nākt kopā un braukt pieredzes apmaiņās ir ļoti, ļoti svarīga.